Labdien, labvakar, labrīt, kā nu kurā stundā, kurš klausās šo podcastu. Labrīt jūs kompjuterā. Podcasts Koks turpinājumā Māris Olte, Dats Salnāja un mūsu viesis Ronalds Lūsis. Labdien. Ronaldi, iepazīstini lūdzu ar sevi. Nu, es esmu pēc izglītības ķīmiķis, bet es nodarbojos ar restaurācijas darbiem. Konkrēti es nodarbojos ar Rīgas domu restaurācijas darbiem. Es esmu Rīgas doma atjaunošanas vadītājs. Un tad domas, protams, ir kaut kādā mērā saistīts ar visu to, par ko jūs runājat. Ķīmiķis Rīgas doma? Konservācijas faktu? Jā, es esmu pēc izglītības. Nē, nu redz, tur tā vēsture bija tāda, ka 91. 92. gadā ķīmijas fakultāte Rīgas Tehniskā universitātē viņa uzņēma jauniešus restaurācijas nodaļā. Un tur bija kādi pāris izlaidumi, es esmu otrais izlaidums, kas ir mācījies, teiksim, ķīmijas fakultātē restaurācija. Specializācija man ir akmens materiālu restaurācijas, teiksim tā, silikātu materiālu. Tā vēsture ir. Akmeni restaurēt. Man ir viens paziņa, kuram pagalmu vidū ir ierakta iekšā tāda purga, cik es saprotu, no kaut kāda 16. 17. gadsimta, kur ir tā ar ķērpiem nojaušams uzraksts Vesten Venden. Tātad Vestiena un Cēsis, bet man bail domāt, kas būtu jādara, lai to vēsturisku uzrakstu atjaunotu. Nu, kā lai saka, kādreiz jau atjaunoja, tas jau bija ļoti, ļoti sen uzraksts pārkaļot. Ja? Mūsdienās es nezinu, to varbūt praktizē kaut kur ļoti privātiem pasākumiem, kur nav kultūrvēsturiska vērtība, bet, principā tādas restaurācijas metodas mūsdienās, protams, neviens nelieto. Pārāk barbarisks? Nē, kā lai to pasaka, ja mēs skatāmies uz to uzrakstu, tam uzrakstam ir informatīva vērtība. Vai ne? Mēs jau, protams, zinām un redzam, ka tas uzraksts tas konkrētais tur ir, viņš, protams, ir sūnās, bet to, ka viņš būs uzrakstīts smukāks, labāks, skaistāks iekalts, kas no tā mainīsies? Nekas jau nemainīsies. Vispār var nomanīt. Viņš ir tik knapi manāms, ka tā faktiski jābūt sievietē, lai kaut ko nojaustu. Bet droši vien, ka viņš ir dokumentēts, ka viņš tur tāds ir, un tad drīzāk būtu jādomā, kā lai viņš nepaliek aizvien neredzamāks. Tu esi doma restaurācijas vadītājs, dokumentēts. Tas vīrs viņu dabūja ārā no tikai tāpēc, ka viņš iemīlējās tajos divos akmens gabalos, un tāpēc, ka melorātoru atved, un viņš uzstāda viņu sētā, lai viņš neaiziet postā. Viņš varbūt pat nav dokumentēts, es nebrīnīšos. Mēs dzīvojam brīnumainā vietā. Tā ir. Viņš atved no lauka kaut kur, viņš bija tā kā nomests. Viņš visādā ziņā nedzīvo pie Tolks, kur bija Vestiena, un es baidos, ka viņi izciparos to vīru, bet es ekskursants vedīšu pie viņas. Man patīk, ka ir cilvēki, kuriem pēkšņi piešķiļās vēsture, piešķiļās tik izmisīgi, ka viņš redz, ka viņš šo artefaktu neļaus nomest vienā čupā ar visiem laukakmeņiem, un tad viņš tur aizaugs lēnā garā, un viņš vienkārši viņu paņem sev pie sirds, cik vien var, pagalmu vidū. Skaisti. Pretīgi. No lauka novākts, Jā, no krustojuma. Es zinu, ka melorācija viņas sūdz taisīja visās malās. Ronaldi, kas tā bija pirmais mīlestības vēsture, vai no sākuma bija restaurācija, un tad radās mīlestības vēsture? Jo viņi, protams, tev ir. Es domāju, ka sanāk chronoloģiski, ka pirmā bija restaurācija. Es strādāju jau domā. Strādāju domā jau? Es īstenībā jau, kā lai saka, es jau sāku diezgan agri, kaut kādā 96. gadā, jā. Proti, Rīgas vēstures kuģniecības muzejs, Krustējas restaurācija, tie akmens dekori, pie tiem akmens dekoriem, kā jau studentiņi ar kompresītēm, ar ūdens kompresēm, kaļķu kompresēm, tā mēs tur sākām jau 96. gadā, tā bija. Tad faktiski teikt, ka Rīga ir uzcelta, tas skaidrs, ka nekad nebūs uzcelta, jo domas nekad nebūs uzcelts. Tā var teikt, jā. Tā var teikt, jā. Principā, ja mēs tā paskatāmies uz domu vēsturi, tad mēs varētu teikt, ka, jebkurš laiks, kas tur ir bijis, ir mēģinājis kaut ko izmainīt, atstāt vai vienkārši nojaukt. Tā tas ir, jā. Tā teikt. Ko mēs esam zaudējuši jau vēsturiski? Ko mēs esam zaudējuši? No doma? Protams, tas lielākais, redzamākais zaudējums, kas bija, par ko rīdznieki runāja, es teiktu, sanāk cik 400 gadus arī pēc viņa zaudēšanas. Protams, bija doma tornis gotiskais. Tas, kas ir redzams šī te senākajā Rīgas pilsētas panorāmas litogrāfijā, smaile, kas tiek rēķināta pār pa 150 metriem.
Nu, tā nodega 1547. gadā. Un, protams, tad uzbūvēja jaunu torni atpakaļ, 1598. Bet ir tas, un ko pārbūvēja pēc tam vēl 18. gadsimtā, bet ir te, tāds piemērs tam stāstam ir 19. gadsimta beigu restaurācija, kad ir doktors Vilhelms Neimans, kas tajā laikā vada restaurācijas darbus, ka viņš lasa šo savu referātu vai runu, kur viņš stāsta par pašreizējo domu torni, un kāds viņš ir sliktā stāvoklī, un kad viņu tā kā vajadzētu restaurēt, un tā restaurācija tā kā ietvertu nojaukšanu tām daļām. Un ja nu mēs būtu nojaukuši, varbūt mums nevajadzētu būvēt atpakaļ šo torni, varbūt mēs varētu būvēt apakaļ gotisko smaili. Nē, nu tā bija, jā, tā, kad bija šī 19. gadsimta restaurācija, bet tā restaurācija jau bija diezgan raksturīga. Viņa bija tā kā atzinusi, ka doma vērtības ir romānika gotika, un viņi visur centās pie viņiem atgriezties, un tas bija tikai tāds loģisks, konsekvents solis, bet, tas, protams, nenotika, jo iesaistījās citi arhitekti, citas diskusijas, un tā diskusija gāja ilgi, bet, Izklausās pēc KPVLV savā laikā. Nē, bet, teiksim tā, tad mēs skatāmies uz, Eiropas restaurācijas vēsturi, ja? Tad tā 19. gadsimtā tā bija normāla pieeja. Tur vajag atcerēties arī Notre Dame de Paris, ja? Kas bija kā lai saka, arhitekts, kurš tajā laikā vadīja restaurācijas darbus, kurš ir šī mazā turnīša nodegušā autors. Ja? Viņš jau viņu arī uzbūvēja, sakot, kad viņš domā, ka tam turnītim ir jāizskatās tā. Ja? Jo tas turnīts, ko viņš nojauc, viņš bija pilnīgi savādāks, viņš bija zemāks. Ja? Tā kā 19. gadsimtā bija tāds, tas bija tāds diezgan viens no tādiem, ja mēs varam runāt par restaurācijas stiliem, ja, kur te bija uzskats, ja mēs zinām, un mēs esam pētījuši, ja, tas bija progresīvs laikmets apgaismi, mēs esam pētījuši šo laikmetu vēsturi, mēs zinām labāk nekā tie cilvēki, tie laikā to zināja, jo mēs esam redzējuši to visā Eiropā. Viņi redzēja tikai kaut kādu daļu. Tas nozīmē, ka mums ir tiesības šo pieminekli atjaunot tā, kā viņš būtu bijis iecerēts. Proti, tāda pieeja bija, tā bija diezgan raksturīga, 19. gadsimtam. Mūsdienās, protams, mēs par tādām lietām vairs nerunājam, mēs tikai, minam par to, kā restaurācijas vēstures stāsts. Vecākā guļbūve, kura ir joprojām saglabājusies, Jākabs Dimitrs pirms gada pusotra teica, ka esot Norvēģijā kaut kur uzstādīt 900 kurā tur gadā. Koks vertikāli uz akmens stāv, nekustās. Stāvbūvē, Norvēģi baznīcas, jā, protams, jā. Bet tas ir tikai, kā lai saka, normāli, un tam nevajadzētu, mēs tā kā esam pieraduši brīnīties, kad ir būvi vecāki par 100 gadiem, ne, bet laikam jau pasaules vēsturē, ir būves, jā, kurām ir šie te 1000 gadi. Jā. Tāpēc es jautāju, redz, ka tu zini. Stāst. Nē, par koku būvēm jau ir ārkārtīgi, interesanti, jo teorētiski jau, ja mēs tā pieejam un skatāmies uz koku, tad, koks jau ir materiāls, kurš īstenībā ir, mēs varētu teikt, ja mēs runājam par būvi, tad tā būve ir mūžīga, jo ir tā, kaut vai tā tradicionālā Japāņu praksa, kur viņi šos templus pārbūvēja pa 20 gadiem, un tas ir tas pats templis. Ne? Labi, tas arī ir restaurācijas filozofija, bet... Nē, bet tas ir brīnišķīgi, ka tu uztaisi viņš nevis vienreiz, bet tu viņu vari... Labi. Jā, bet tur ir tā, ka viņi šo templu uzbūvē, un tad jau viņi sāk gatavoties nākošo ciklu pārbūvē, proti jau, kas sāk būvēt šo templu, tad ir iestādi kokus, kas noderēs pēc tam, ne? Un ka tādā veidā, tā domāšana ir tādā diezgan lielā dzīves ciklā, kas ir cauri. Jā. Un tā tas ir, jo mēs arī skatāmies uz koka daļām, tad kokam jau ir tā burvīgā priekšrocība, ka mēs jau varam nomainīt tikai kādu bojāto daļu, piemēram, kas sija ir gals ir nopūs, viņi nomaina viss. Precizējam, tātad Japāņi, būvējot templi no koka, iestādīja kokus, lai viņi aug, jo viņi būs noderēs vēlāk, kad jau būs. Viņam pēkšņi nebūs pārsteigums, ka pienācis laiks remontēt un nav ar ko. Cik viņam bija liels tas domāšanas cikls, 100 gadu, 200? Es neatbūdēšu gan. Viņš ir, tas jau vēsturiski ir vairāk 100 gadu, kā tas notiek. Jā, tas notiek vēl joprojām mūsdienās. Jā, tā ir diezgan liela par, kā saka, rituāls, mēs sauksim to tā. Faktiski templi būtība. Jā. Jā, ceļš ir viss, mērķis nav nekas?
Izjaucam, saliekam. Kaut kā tā. Nu jā, tā kā, tādā ziņā ar koku ir ļoti daudz vienkāršāk dzīve. Ne? Mums jau ir problēma ar tiem kariem. Tur karos vienmēr kokus izmantoja visās malās, un tāpēc mēs arī varbūt neesam redzējuši savas senās būvas, kuras varētu būt tik senas, cik viņas varētu būt. Mums vienkārši visu laiku kāds patraucējis. Tad tur Bermuds, tad tur Hitlers, Staļins. Kāds vainīgs visu laiku? Jā, par karu, protams, ir grūti kaut ko teikt, ne? Bet, ja mēs tā skatāmies uz tādām šodienas atziņām no pašas restaurācijas sfēras, tad ir tas, par ko mēs runājam, nelaimes gadījumi. Ja? Vai ārkārtas gadījumi, kā ugunsgrēks, piemēram, vai ne? Tad tā mūsdienu filozofija, kur pasauli tā kā cenšas iet, ja, tad tā doma ir, ka nelaimes gadījumi jau īstenībā nav. Mēs tikai nesam nesagatavojušies ārkārtas situācijām. Mēs neesam pārdomājuši visu, kas varētu notikt un visas iespējamās rīcības. Tā kā, tā, protams, ir tāda ļoti smalka un smaga plānošana, un brīžiem var šķiet pilnīgi bezjēdzīga, jo tur plāno līdz smalkākai detaļai, bet tā pieeja ir, teiksim, šo te seno kultūras vērtību saglabāšanā, jo oriģināli jau vairs nebūs, teiksim tā. Tur, protams, var diskutēt, jo tas būs šis pats piemērs par. Mēs Latvijā īsti nevaram laikam diskutēt par nodegušām celtnēm, kas ir uzceltas no jauna, un ka mēs viņu asociējam tieši ar to pašu. Kaut gan man liekas, ka mums ir viens valsts nozīmes vai vietējais nozīmes kultūras piemineklis. Kurš tu iešāvās prātā? Pie Alūksnes ezera sajietnams. Ja? Tas ir brāļu draudzes sajietnams, kurš nodega un kurš ir atvests jauns, uzstādīts tās citu vietā, bet viņš, manuprāt, kā piemineklis iet ar datējumu kā pirmajam. Nē, kaut kas tāds tas tur ir. Nē. Pilnīgi cita pasaule nekā tā, kur aizgrozos. Tāpēc mēs klausamies atvērtām mutēm. Jā. Kādā ziņā pilnīgi cita. Draudzes nams Alūksne pēkšņi labi, jā. Paklausies ar to domu. Skaidrs, jā, tad mēs nekad neieraudzīsim tos picus 150 metru smailu uztaisījā. 154 tā nemaz rēķināja. Bet tur, kā lai saka, kritika ir ārkārtīgi vienkārši šim rēķinam. Tas aprēķins ir, kad ir atrasta māja. Viņš 19. gadsimta beigās atradis māju, kur ir redzama tajā attēlā, un vienkārši mērogojas. Bet, protams, tur ir jautājums, kurā brīdī ir bijis mākslinieks, perspektīva un tā tālāk un tā projām, bet tas viņa aprēķins ir 154 metru. Bet tas bija šiks, tas bija tas, kas nepieciešams. Rīgā jābūt visaugstākiem torņiem, Rīgas gaļi. Jā, tas ir, kā lai saka, laikam sanāk 30 metru virs pašreizējās Petra baznīcas. Tas augstums ir iespaidīgs, jā. Koku konstrukcija, protams. Jā, koku konstrukcija. Un varēja viņā, kā tev liekas, tikt līdz pašai augšā? Viņā bija jātiek līdz pašai augšā, jo tur jau īstenībā, tā koku konstrukcija jau prasa, zināmu uzraudzību, jo jāatcerās, ka Zibens novedējs ir diezgan jauns izgudrojums. Ja? Tad proti doma tornī tas arī vēl... Tos gaļus uzcep regulāri, tu gribi teikt? Nē, tur cilvēki ar ūdens mucām pa naktīm dežūrēja, kad bija skaidrs, ka būs vētra un ka varētu būt negaiši Zibens spērieni, tur bija dežuranti. Un tur, teiksim, ir tā diskusija, kad pārbūvē to otro torni pirms viņa pārbūves, tad, proti, kad uzbūvē pašreizējo torni, tad Rīgas rāts ir izsaukusi tā laika atbildīgo būvinspektoru, un viņam ir uzdevusi apsakot to domu torni, un tajā viņa ziņojumā ir rakstīts, ka tornis jau ir tā kā labā stāvoklī, un viņš varētu izturēt vēl pāris Zibens spērienus, kāda bija pagājušā nakti. Un tad tur bijis tā, kad ir aprakstīts, ka tur vīri dežūrējuši, ir iesparts, ir bijuši uguns, un viņi momentāli nodāsuši. Teiksim tā, tā kā tāds pasākums ir bijis, jā. Vēl viena labs pasakal pilnīgi iedomājies, kad ir cilvēks, kuram bija, jā, labi, pastāst vēl kaut ko netic. Pasaka vīriņi, pastāst vēl kaut ko. Nē, es nebiju iedomājies, kā tas ir, un kā es vispār uztveru, ka nāk negais,
Un kā es zinu, ka tu iebliezīs, tas kaut kas bišķi līdzīgs makšķerēšanai, ka tu esi gatavs, un es domāju, ka ja tu ilgi nodarbojies, to tu ļoti labi jūti, kurā brīdī tā dialektika būs tāda, ka tev iebliezīs. Nu, principā jau tie bliezieni jau bija tā diezgan regulāri, teiksim, ja kad mēs pētījām to Ērģeļu prospektu vēsturi, mēs varētu teikt, ka tā Ērģeļu prospektu vēsturi bija zibens spērienu vēsturi, jo principā tie zibens spērieni jau ir pamatīgi tā, ka tur ir bijuši, kad bišķi akmeņi lido iekšā baznīcā iekšā un sagrauja ērģeles. Tādi tie fakti bijuši. Un ja mēs tā paskatāmies pa tiem zibens spērieniem, kad rakstīts, mēs varētu teikt, ka 3 reizes gadsimtā stabili. 3 reizes gadsimtā stabili tie zibens spērieni bija. Bet es esmu dzirdējis, ka zibens spērtu koku, tad varot pēc tam zobus bakstīt, un tad tie zobu karieši tur ap. Tas varbūt pa dzīvu koku. Tas nebūs par zāģētu. Bet koks dzīves visu laiku mums tā dažreiz saka, dacīt saka tā. Nu, labi, vēl augošu mežā. Kas tie pa kokiem, no kurienes nāca vispār vēsturiski, kuri labākie koki Latvijā? Ir tā, ka mums nav ļoti precīzi izdevies atšifrēt. Redzi, domam ir tā diezgan nepatīkami, bet mums nav rakstītās būvvēstures. Ja? Ir tā, ka tā būvvēsture ir, teiksim, gājusi bojā un zudumā. Mēs nevaram tā kā kaut kur, nezinu, Itālijā, kad ir fabrika, kas viņu atver vaļā, viņa apstās un pilnīgi redz, kas nav kurienes. Atkal karš vainīgs. Tas varbūt arī nav visos gadījumos īsti karš. Ir arī tā, ka mums varbūt doma arī nav bijusi tāda izteikta, teiksim, tāda celtniecības vai būvniecības nodaļa, teiksim, tā kā Florencā, ja tur Florencā ir Florences opera, kas tur eksistējusi ir cauri gadsimtiem, un viņi tur viss tās nomainītās detaļas. Mums īsti nav tāda, kā lai saka, var teikt, tradīcija vai kā, ja, un līdz ar to ir tā, ka, šie te pieraksti īsti nav saglabājušies, tad mums attiecīgi, nav šie pieraksti. Vienīgais, kas mums ir, teiksim, tie koki, kas ir datēti ar dendrochronoloģiju. Ja? Un, teiksim, to darīja Latvijas Vēstures institūta speciālists Māris Zunde, ja? Ka proti ar dendrochronoloģijas metodi, ka viņš gāja precīzi atpakaļ, kurā brīdī šie koki ir nocirsti. Ja? Un tas īstenībā bija diezgan pārsteidzoši. Tas mani personīgi ļoti pārsteidz, jo te, kad mēs skatāmies, teiksim, uz domu no ārpuses, te austrumu zelmenī, mēs redzam, ir tāds zelta gadaskaitlis 1727, ja, tā kā 1727. gadā būtu pabeigts. Un tas ir stāsts pēc Ziemeļu kara, ja, kad Rīga ir, kā lai saka, mainījusi īpašniekus, sauksim to tā, un tad tiek ieguldījums ir Petra baznīca, tiek pārbūvēta, un, teiksim, domā skaitās, ka viņam ir pārbūvēts zelmenis, altāra gals, bet visu laiku bija liela neskaidrība par vidusjomu, viņš ir ticis pārbūvēts vai ne. Tā konstrukcija tā kā pēc savu skatu tā kā ļāva tam pieļaut domu, ka viņš ir tajā laikā pārbūvēts, bet dendrochronoloģija ārkārtīgi precīzi parādīja, ka 1725. gadā tie koki ir nocirsti. Tas sanāk, ka 25. gadā ir nocirsti, 27. ir pabeigta, teiksim, tā visa zelmeņa pārbūve, visu vidusjomu pārbūve. Tas bija tā mazliet pārsteidzoši, ka īstenībā tas ārkārtīgi īsts laiks, 2 gadi, un principā jums ir bijis pabeigts, jā. Tas tā mazliet tā tiešām bija interesanti, jā. Bet, protams, teiksim, tie dendrochronologi diezgan aptuveni, viņi varēja pateikt to zonu, teiksim, no kurienes, no austrumu puses, tas ir vests, bet tāda precīzāka informācija mums tiešām nav. Tā, tas ir, tas īstenībā, varbūt kokam tas būtu ārkārtīgi interesanti, bet tas mums, teiksim, aiziesim apkārt pie akmeņiem. Tas būtu ārkārtīgi forši, ja mēs zinātu par dolomītiem, kas ir izmantot domu celtniecībā, no kurienes viņi ir, jo Latvija jums ir bagāta ar dolomītiem. Gan jau turpat no Dolas krācēm, kur tu vēl ne? Tā, līdzīgs sastāvs asot, bet, beigā pārliecība mums neviens nav iebakstījis, par ka, šitā apgabala varētu būt nav neviens ģeologs mums iebakstījis. Labi, jā, sapratu. Dolas vēl toreiz tiešām jaudīgs pasākums, tur taču bija pils no tiem dolomītiem. Jā. Tur bija pils, baznīca, viss kas. Tā kā tā. Tev, kā paiet tavu ikdiena domā? Ko nozīmē būt restaurācijā? Ko tev nozīmē domāt? Mums tā ikdiena ir ārkārtīgi mainījusies no, teiksim, pēdējos 2 gados, vai kaut kā tā. Tas mājās ar datoru? Nē, es nevaru nosaukt. Kā mēs visi? Paskaties, dzīvesudrabu. Ieliks viņu porciņā? Labi. Nē.
Nē, nu īstenībā jau ir jau baigā atšķirība tā ikdienā, vai tad, kad bija tā kā restaurācijas darba, ka viņi norisinās objektā, vai arī tajā brīdī, kad mēs viņiem gatavojam, mēs viņus plānojam, tad, protams, tā ir baigā atšķirība. Jā. Teiksim, tie gadi, kad mums bija tie restaurācijas darbi, nu, tie bija diezgan traki, jā, nu, teiksim tā. Tagad jau es teiktu, ka dzīve ir mierīga. Kaut kā tā. Pat īstenībā jau pat pirms Covid lēnām bija tā mazliet mierīgāk, jo viss, jā. Protams, jā. Tā ir beigās tā. Bet tā restaurācija doma jau nekad nebeidzās. Visu laiku, jo vecāka celtne, jo es pieļauju, ka vairāk tā apčubināšana ir vajadzīga. Nu, tāpēc jau mūsdienās ir, teiksim, tā stabilā tradīcija, kas, piemēram, eksistē ķelnē. Jā, tur ir tā sauktā ķelnes fabrika, nu, ja restaurācijas nodaļa mūsdienu valodā runāt, nu, tur strādā 50 cilvēki. Katru dienu, un katru gadu viņiem ir plāns, sastatnes būs šeit mēs darām to, un tā viņi lēnām iet uz priekšu apkārt. Viss pilsētas plāns? Nē, baznīcas, Ķelnes katedrāls. Jā, un tā ir diezgan daudzos, Visām lielām katedrālām ir, kā saka, savu nodaļu, kas dienā, un neko citu arī nedara. Paklau, bet tas koks turpinājumā, tā pagātne, tā tagad, tur tāds interesants tas salikums mums mūsdienās ļoti bieži, maigi sakot, neakcentē to, cik ļoti spējīgi bija mūsu senči būvniecībā, koka izpratnē. Mūsdienās mēs neesam jau to pazaudējuši? Es gribētu teikt, ka nē. Oho. Bet nē, tādā ziņā, ja mēs runājam pazaudējuši un aizmirsuši, un tā vairs nav, nē, bet ja mēs runājam tā kā daudzumā, masveidībā vai kaut kā tā, tad, protams, tā ir problēma. Jo, mums bija tāda ārkārtīgi lielas bažas, teiksim, kad mēs ar domā sākām tos restaurācijas darbus, kā elementāri, kurš to darbu darīs, kurš būs tas speciālists, kurš zinās, kā to darīt, kāpēc to darīt, kā to izdarīt vislabāk. Un mums tiešām paveicās, tie bija, protams, cilvēki, kas arī bija tā kā savu darba dzīvi sākuši Brīvdabas muzejā, strādājuši pie šīm koku mājām, un tā viņi bija izauguši līdz kaut kādām patstāvīgām organizācijām, un viņi arī to darbu pie mums darīja. Un es teiktu, ka viņam ir tās zināšanas, viņi diezgan labi lasīja koku, un viņi, kā lai saka, deva padomus arī tiem, kas bija, tā kā teikt, galvenāki, jā. Un, nē, tādā ziņā, jā, bet, tie, protams, ir atsevišķi cilvēki, jā. Tas mēs nevaram runāt par masveidā, par šīm lietām. Nav jau vajadzīgs vairs. Tādā daudzumā, kā senāk bija. Teiksim, senatnē jau, ja mēs tā lasām, tad es saprotu, ka pienāca ziema, aizbrauca mežā, sacerta kokus, nākošajā gadā, tad uzcēla māju pats. Jākabs Dimitrs, vienīgais Latvijā. Tā kā, ir tā, jā. Ko nozīmē lasīt koku? Ko nozīmē lasīt koku? Lasīt jau koku var ārkārtīgi dažādi. Ne? Dendrochronologi, viņi, kā zināms, lasa ļoti burtiski, viņi lasa viņu pa gadskārtām. Jā. Tas, ko mēs kā bērni iemācījāmies, man liekas. Viņi saliek kopā, vai ne? Tad, kad meistars, teiksim, skatās, izvēlās koku, ko viņi ņems, un šim konkrētai detaļai vai šim konkrētam pielabojumam, protams, viņi lasa visus defektus, jā, kas ir, kas nav, ko var izmantot, kur var griezt, kur nevar. Jā. Un tas jau kādreiz ir ārkārtīgi būtiski, jo ir jau, teiksim, ka tev ir jātaisa protēze, un tu redzi, ka tā vietā ir zaru vieta, tu saproti, ka tu nevari tur taisīt to protēzi, jo tas būs vājinājums, tad tev ir jāsteigā uz priekšu vai atpakaļ, vai ne? Kaut kā tā ideja ir. Un, protams, tad tev jāskatās šķiedra, un tad kā tu to koku liec iekšā. Un, tā lasīšana. Tas, kas druvu uzskatot, jau saprot, cik tā graudu dos, lai mani nelasa. Tik piktu prātu, tas sev iemantos Vedenpalms. Tad viņam nebija taisnības. Uzskatot druvu, tev ir jāsaprot, ko viņi dos. Tā es saprotu? Jā. Šajā kontekstā, bet Vedenpalms, es domāju, nedomāju, ka viņu nedrīkst apstrīdēt. Jā, tiešām paceriet glāzes, man nav nevienas. Mēs sagatavojam. Jā, bet... Ūdentiņu. Jā. Man jāprasa? Jā, man patīk, ka tu prasi, tu tā ļoti baigi iesāc. Par
Par to domu baznīcu tad vēl. Varbūt mums ar Māru vajadzētu izmantot to izdevību, ka tu tomēr esi tāds unikāls cilvēks, vienīgais Latvijā, kas dara to, ko tieši par domu baznīcu. Varbūt pastāsti par to domu baznīcas iekšiņu, iepazīstini tā kā mūsu klausītājs, skatītājs podkāsta. Kā tad sastāv tā vecā baznīca? Tā kā, un varbūt kā viņi atšķirās no kādām mūsdienu būvēm. Lai cilvēks saprotu, ko viņš varētu sagribēt. Ja grib viņš vai arī, ko viņš varētu nesagribēt. Vai kāpēc viņš nākošais ejot uz domu baznīcu, viņš klausītos ne tikai, piemēram, mācītājā un skatītos nevis jaunās vitrāžas, vai kas tur vēl ir jauns kaut kas. Mēģināt tikt augšā bēniņos, kur apstīties kāds salēdz. Tur tā nelēma, ka bēniņos nevar tikt. Tas jau bija mums tā kā īstenībā sapnis, ka tajos bēniņos varētu tos cilvēkus uzņemt. Tur ir ko redzēt. Tur ir ko redzēt, protams, vai turnī, bet, kā lai saka, ugunsdzēsības noteikums neviens nav atcēlis, un tīri dēļ tā mēs, tur jābūt otrai evakuācijai. Varbūt tikai ugunsdzēsēs te var laist? Jā, protams, jā. Tur jābūt otrai evakuācijas izējai, mums nav otra evakuācijas izēja, līdz ar to, teiksim, tādu cilvēku uzkāpšanu, diemžēl nav iespējams. Sākam tad no augšas, tas ir bēniņos. Tātad sāksim no turnas mailes. Tātad turnam, kas ir augšējais kupuls, tad augšējais kupuls ir kupuls, kuram apkārt ir varas kārts. Protams, viņa ir vara lode, kas ir apzeltīta, un vara gailis, kas ir apzeltīts. Protams, šis gailis ir no 80. gadiem, ko mēs redzam. Oriģinālais, labi, ne oriģinālais, bet 1598. gada gailis ir Domu zālē apskatāms. Viņš stāv smuki, zelts, melns, tāds viņš redzams ir. Un tad ir galerija. Pārsteidzoši liels, tūmā redzot. Tiešām, man viņš liekas maziņš. Maziņš, jā. Man, teiksim tā, ja skatās tā no laukuma uz smailu, liekas, ka tur ir lielāks turns. Bet tas gailis, kas šobrīd viņš ir lielāks nekā? Viņš ir 1:1. Viņi ir 1:1, viņi izmēros ar kopiju, teiksim tā. Viņš ir tā kā, burtiski taisīt kopiju 80. gadu restaurācijā. Un tad ir galerija. Galerijā atrodas zvani, domu zvani, kas zvana no rītiem. Viņi ir, starp citu, kā lai saka, 7 gabi. Un ļoti rūpīgi, sargi viņus zvana katru rītu, un viņi ir diezgan interesanti savā zvanījumā. Un, teiksim, mums ir tā iespēja, ka viņus tiešām ieslēdz sargs, nevis, ka viņi tur baigi ar kompjuteru vadību palādās, līdz ar to viņi katru rītu ir savu autentisku skaņu. Teiksim tā, viņi tur ļoti nav sinhronizēti. Bet tas ir diezgan tāda lieta, un tad, protams, ir apakšējais kupuls, protams, koka konstrukcija, kas balstās uz tiem 8 masīvajiem koka stabiem. Principā ir tā, tos stabus, ko mēs redzam galerijā, tie paši stabi, viņi iziet cauri visam turnim, un tie ir tie stabi, kas to turnu varētu teikt arī nobalsta, tās kupoldaļas, kas nodrošina, teiksim, šo te stiprību. Un šie stabi bija arī tie, kas mūs satrauca tajā brīdī, kad mēs veicam to turnu restaurāciju. Un tā restaurācijas laikā izrādījās, ka 3 no šiem stabiem ir ar tukšiem kodoliem. Tad, proti, no ārpus viņš izskatās bez vainas. Nav neviena bojājuma. Bet vidusdaļa, principā, ir, teiksim, 20 cm tukšums iekšā viņā ir pa vidu. Izturpējis jau tāds bijis? Tā bija liela diskusija, jo, protams, izturpējis, ne? Bet tas iemesls, kāpēc viņš būtu trupējis, tas palika tā uz lielu jautājumu, jo tā doma ir tomēr, ka viņi ir līdziebūvēti ar trupi, ka tā nav trupa, kas ir atnākusi, ka viņi vienkārši ir līdziebūvēti, un tā trupa vienkārši ir mazliet viņa izpildījusies tālāk. Jo caurļveida struktūras jau skaitās, visiem mošiem pamats ir tas, ka viņš ir vecs, ir izturpējuši vidu, bet viņš ļoti izturīgs, tāpēc, ka caurļu labāk tur nekā nolīdz. Nē, tur bija tā doma, ka varētu būt, ka tas ir speciāli darīts, bet nē. Jo tie ir tikai 3 no 8. Jā, tie ir 3 no 8, un tad tas bija tas stāsts, kas bija tā kā mazliet satrauca, bet, viss kārtībā, teiksim, tos gabals gan mēs noprotezējām, tādas mēs viņus neatstājām, tie tika protezēti. Un, un tad ir, protams, pulkstenis, vecais pulksteņu mehānisms.
tas ir tāds ļoti interesants mehānisms. Viņi var apskatīt, protams, dotajā brīdī vecā var apskatīt domu zālē, bet turnī iekšā ir tā sauktā pulksteņa māja, kur viņš ir atradies un kur viņš ir bijis un regulējis pulksteņu kustību. Un tad ir pārējie, kā mašīnā mēs sakam, kardāns, ja, kas iziet augšā uz visiem, kā lai saka, ciparnīcām un pārdala uz visām pusēm tos rādītājus. Nu, tāds mehānisms tur ir. Nu, protams, viņš nav strādājis ļoti ilgu laiku. Diez vai vēl kādreiz strādāt. Pārtraucies, pulksteņa mehānisms ir Šveices pulkstenis, tas ir vai tas ir? Nē, nu tas jau bija Latvijā tepat radies tas darbs, tas meistardarbs. Mums jau Latvijā pulksteņa meistari jau ir, bet, nu, domam bija tā, ka, nu, tas vecais pulksteņa mehānisms, nu, manuprāt, viņš, nu, varbūt vēl 80. Viņu lietoja, bet, nu, īstenībā tad viņu sāka restaurēt, nu, dotā brīdī jau ir diezgan jauns pulksteņa mehānisms, teiksim tā. Tā kā, nu, tas ir tāds moderns, nu, ar signālu no Šveices, nevis mehānisms. Tā, ka, nu, bija līdz 80. Tad viņi sāka restaurēt un, nu, tagad mums ir jauns. Nē, nu, viņi nocēla lejā, Nu, bet īstenībā jau tiem pulksteņa, domāju, tāda vēstures, jau vienmēr smējos, jo tur ir tie vēsturiskie pieraksti, tie pulksteņa meistari, ka tur baznīcas administrācija tā kā konstatē stāvokli, ka pulkstenis rāda nepareizi, un tad jaunais pulksteņa meistars nemāku regulēt, tad vecais vairs nevar uzskāpt. Mums kāda Ziepes pilsētā, ja doma pulkstenis nerāda pareizi. Pilnīgi nekāds Ziepes nav, visi redz vienu un to pašu. Ko tu uztraucies? Nu, arī fakts. Nē. Starp citu, jā. Problēma ir citur. Visi neredz vienu un to pašu, ja ir problēma. Jo tā kā viņi pārdalās uz visām 4 pusēm, tad ir iespēja, kad viena puse rāda savādāk. Tie, kas uz austrumiem, tie guļ ilgāk. Nē, nu precīzāk. Kas visbiežāk var rādīt savādāk, tas, kas pret Daugavu, kur vējšiņi vienkārši pūš un mehānisms nepārvar. Ak, vai vēl pulksteni, kur vējš pūš? Pēc kosmos. Vai ne? Baigi interesanti. Kur turpin. Tā kā nav tā, ka visi redz vienu un to pašu. Var gadīties, ka tie, kas dzīvo vienā pusē, domā, ka ir 2,3, bet tie, kas dzīvo otrā pusē, tie skatās, ka vēl ir 12. Kaut kā tā. Varš, skaidrs, koks, skaidrs. Materiāls priedegli? Nē, materiāls ir priede un ozols. Nē, teiksim, ja mēs skatāmies uz vidusjomu, tad tur ir tikai un vienīgi priede. Tās ir tās 1725. cirstās priedes. Savukārt turnī ir priede un ozols. Teiksim tā. Nu, ozols dēļ savas fizikas, tur, kur ir stingrā. Jā, bet tur ir dažādi datējumi, jo tas turnis ir, kā lai saka, 3 reizes pārbūvēts un vēl remontēts. Tur tie datējumi ir jau nav tā, ka var pateikt. Kur priede ar ozolu dzīvo normāli kopā? Īstenībā jā. Un tur, protams, ir tie interesantie elementi, kas ir tā kā gatavoti no koku saknēm. Jā, teiksim, proti tā sauktie atgāžņi, viņi nav atgāžņi, bet viņi ir tāda L-veida elementi, kas ir vienkārši no koku saknes izzāģēti un viņi ir salikti tā, ka viņi ir pie stabiem, lai balstītu sīs, viņi ir vienkārši tāda apakšā piestiprināti. Tā kā leņķīši? Nu, ar metāla naglām, kādām naglām tādām ritīgām, pamatīgām, bet, viņi bija kā reiz visvairāk ar cietuši, jo, teiksim, tur priekš, es droši nekļūdīšos, visvairāk barības ielas, ja? Un tad, kā lai saka, ķirmņiem tās bija vislabāk garšojuši. Vissaldākās. Tas saknes, jā. Bet tās bija droši vien priekšsaknes. Jā, priekšsaknes, cukurā. Un tas bija tā, ka, jo bija tā doma, ka varbūt viņus vajadzētu ņemt nost un tad ar viņiem kaut ko darīt, bet bija skaidrs, ka viņus tik ļoti ķirms ēst, ka viņus vienkārši tos metālu stiprinājums neizņems, viņus neizjaucot un tā. Jūs likāt jaunas, ja lielikat metālu mēs? Nē, viņi stāv, kā lai saka. Sapratu. Jau. Piedrošināt. Jā, kā piedrošinājums, jā. Ir kaut kāda koka, kur nesacīvo restaurējot? Kaut kāda ābec, kas jāzina? Tas, kas droši vien ir svarīgi, ir domāt, protams, par šķiedru, bet, teiksim tā, konstrukcijās lietojot šos ozolu un priedu mums nav bijuši nekādas problēmas. Bet ir kaut kāda koka, kas nesacīvo, teiksim? Es droši vien neatbildēšu uz to jautājumu, es domāju, ka jā. Mēģini pats. Es tieši domāju, jā, es saprotu. Apsei visdīvainākais zvērs. Labi, bet tad pabeidzam par to domu, kas tev bērniņos? Mēs beidzot esam līdz bērniņiem. Bērniņos arī ir priede, varas kārts un vēlus no ķieģeļiem. Un tālāk viss ir ķieģeļi un tad ir dolomīts.
Dolomīts. Jā, domas taču ir pamats. Sienas. Viss pamats. Viss pamats. Jā, līdz kaut kādam brīžiem, līdz 2 metru augstumam, brīžiem ir līdz 5 metru augstumam. Jā. Un kā tu vērtē to kultūras lānu, tiešām viņš tik milzīgs vēsturiski ir uznācis, tas, ka tu saki, ka tas uzbērums ir vienkārši bijis. Jā. Doma bedrnēm. Tas ir atsegums, lai mēs redzētu, kādas domas izskatījās 13. gadsimtā vai kaut kā tā. No 13. gadsimta tik daudz metrus varējām pieķēžīt. Ja es pareizi saprotu, nav gluži tā, ka mēs to neapzināti, tas ir, saprotu, ir apzināti vests iekšā smilts, lai paceltu to Daugavas, lai mēs tā neaplūst. Lai mēs neaplūst. Jo ir jau tas stāsts domā, jau mums ir tā piemiņas zīme, kur, par tiem plūdiem. 1709. gada plūdiem, 13. aprīlī, bet tas jau nav, tie ir augstākie plūdi, bet principā, ja mēs lasām, tas ir katru pavasari. Kā visi dambi radās tikai tāpēc, lai pasargātu no ledus saspriešanās Daugavā. AB dambis, BC dambis, CD. Man liekas, ka mēs neviens, bet daudz nevar iedomāties, kā Daugava izskatījās, kad viņi, nevar iedomāties. Plūda, kā nesačakarāt. Jā, vienīgais, kad uz to plūdu zīmi domā skatās, tad ir jāpadomā par vēl vienu citu lietu. Tā koka grīda, pa ko staigā, viņi jau nebija tā laikā, kad bija tas 1709. gads. Viņi parādās tikai kaut kādus 40-50 gadus vēlāk, kad ir aizliegums abadība baznīcā, un tā viņi uzstājas. Reāli tas ir 70 centimetru zemāk tā grīda bija. Tā kā principā tas ūdens līmenis bija pār galvai. Ja. Un tajā tur kronikā jau ir tā arī rakstīts, ka, protams, krustējā varēja zejot, Makšķerēt, tu pat rādīji. Jā, makšķerēt, mēs zvejot, jā, es atvainojos. Zvejot varēja ar krāsu. Tik daudz nebija, teiksim, industriālā zveja, tur un soli esot peldējuši kā kuģi pa baznīcu. Tā kā, tas droši vien skats ir bijis baiss, bet, tā tas ir bijis, jā. Kam baiss, kam interesants? Bet vispār, jā. Neticams lietas. Tā, tas ir. Tas varš? Kādā ziņā? Varš, jumtam. Sākotnēji jau varš jau domā parādās 17. gadsimtā, manuprāt, 1636. gads, kad jau man uzliek varas kā. Tā kā spējas simbols. Jā, bet, teiksim, tas varš, kas ir saglabājies uz mazajiem zaļajiem turnīšiem, tas ir, tā kā, pēc 1720. Tas ir, tā kā, tas zviedru varš vai kā, tur ir dažādas diskusijas, vai tas ir tas kontribūcijas varš vai nav, bet, visādā gadījumā viņš ir no 1720. gadiem. Tas ir, varš jau, protams, arī ir materiāls, kur mums bija tā jumta fragmenti, reāli tie mazie zaļie turnīši, cik te viņam sanāk 300 gadā. Tā kā dzīvo. Es dzīvoju tādā ciematā, kur Otrais pasaules karš iznīcināja visu abu un visu to, pa ko mēs tagad runājam jau labu laiku. Un tāpēc bieži domāju, kas bija tas, kas cilvēkiem lika radīt tik skaistas būvis sanāk, un tik funkcionāls un precīzi domās būs tagad. Mēs neesam palikuši par nabagiem? Varbūt, ka mums vienkārši nav laika. Es nedrīkst teikt, bet teikt, tā ir tūks diršana pareizi. Mums taču ir laiks. Kā lai to ņem? Mēs parasti sakam, ka mums nav laika. Bet tas ir tikai tāpēc, lai mums paliktu vairāk laika tam, kas mums patīk. Mums varbūt nepatīk domāt tik grazni vai kā. Es domāju, ka tā Dailes ietekme uz ikdienas skatītāju nav novērtēta mūsdienās. Cik skaisti pateica, Dailes ietekme uz ikdienas skatītāju. Tev ietekmē taču domas pareizi. Jā, bet, ja mēs skatāmies uz baznīcu un katedrāļu celtniecību, ja, primāri jau viņas tika būvētas ar citiem mērķiem. Jā. Ja. Un līdz ar to, protams, jā, mēs varam teikt, ka pilsētā vajadzēs jau izrādīt, parādīt un sacensties. Mums ir arī domā tādi piemēri par ērģelēm, ja? Bet primāri jau tas mērķis bija, lai pagodinātu to kungu, vai ne? Un
ar tādu domu, jo tie cilvēki to būvēja. Teiksim, mums ir tie stāsti, protams, kad par katedrālēm, kas ir, tā teikt, mērītas un centušies viņi ir būvēt pakaļ Zalmanu templim. Ja? Tas viss ir, teiksim, Eiropas vēsturē. Jā. Tā kā, teiksim, par katedrālēm es varētu nepiekrist šai daļai, ka, viņas tika būvēts ar citu mērķi, primāri, nevis, lai priecētu cilvēkus. Protams, cilvēki arī priecājās, bet doma jau, protams, bija pašos pamatos citu. Tā kā, tas ir jāņem vērā. Varētu, Vajag labi izklausās 150 metrīgs tornis, bija nepieciešams dievam. Ne? Jā, bet redz, kā tas kungs, iespējams, uz to var paskatīties tā, ka tas kungs mums ir devis talantu, radīt kaut ko skaistu, un tad mēs parādot šo talantu ar savām prasmēm, radot daili. Jā, savu spējas, jā. Jā, līdz ar to tā daila tur ir klātesam. Tu iepriekš pieminēji, pirms mēs vēl sākām runāt, ka tu studentus māci vai mācīji. Es esmu strādājis mazliet celtniecības koledžā un mākslas akadēmijā. Man ir bijusi tā lieta, ka es arī Rozentāļos biju ķīmijas un fizikas skolotājs. Bet tas bija 90. studentu laikā. Kas ir tik smieklīgs? Bet bija traki reiti, cik tam man bija gadi, tad atnāca un tu tādu tīņu tev stāv pretī. Tas ir tikai drusku jaunāk par tevi droši vien. 10 gadu bija starpīgi, jā. Kas baigi nav nekas. Kurā brīdī tu paliki prātīgs? Kādā ziņā prātīgs. Kur tad paliki prātīgs? Droši jau 90. beigās, kā jau izpieaug, kaut kādā. Kalnietis. Man jau pietika 33. gadu, viņam 90. Bet kādi ir tie tavi novērojumi par jauniešiem, kuri iespējams nākotnē kaut kad būs restaurātot, piemēram? Kādā ziņā, kādi viņi ir? Jā. Es domāju, kā mūsdienu pasauli vai no mūsdienu pasaules var atšķelt to tematu, kas saucās restaurācija. Restaurācija tomēr ir tāda meditācija. Jā, un nē, tas ir tā, ka mēs iedomājamies, teiksim, tādu ļoti skaistu, un kā mēs iedomājamies tad tādos idealizētos attēlos, jā, bet, bet ja mēs tā paskatāmies, tad brīžām uz tiem cilvēkiem, kas mazarē strādā, es teikšu, ka brīžām tā ir ražošana. Teiksim, brīžām tas nav ārkārtīgi radošs process, jā. Teiksim, ja mēs paskatāmies... Tev rundālē jāsaka, ka tu 150 krāsu, tad nebrīdī tas pārvēršās? Vai, piemēram, ir jāveic, teiksim, 10,000 papīru lapu restaurācija, jā, piemēram, arhīvā vai bibliotekā. Jā. Teiksim, tā ir restaurācija, jā. Bet tur vairāk vai mazāk ir, skaidrs. Tas ir koks galvā. Labi, kādam tas ir bijis radošs process. Papīri no lupatām taisīt. Viņš ir, tie nav no lupatām taisīt. Kāds ir to izpētījis, kāds ir sapratis, kāpēc tas tādā veidā notiek, kas notiek ar tintēm, kas notiek ar šiem papīriem, un ir vairāk vai mazāk saprasts, kā tas ir. Precīzāk ir metodika, kādā veidā tas ir jārestaurē. Tie cilvēki to dara. Tajā brīdī, es nezinu, vai mēs varam runāt par baigi radošo procesu un iedomāties, ka tas ir kaut kas ļoti, kā mēs pierakstam kaut ko ļoti. Nē, varam. Es tur pilnīgi noteikti redzu, tā nebrīdī, kam nolikt 10,000 restaurējumu lapu. Es pilnīgi noteikti zinu, ka es tikai kā meditatīvi varu tikt ar viņām galā, jo racionāli man izšau korķis un es aizēju no šī darba. Labi, tā varētu būt, jā. Uz redzēšanos reiz. Nē, tas jau ir ārkārtīgi, kā lai saka, pirmais, lai vispārībā varētu kļūt par restaurātoru, tā ir pacietībai, jā. Tā ir jābūt, savādāk. To darbu nevar darīt, teiksim tā. Ko vispār lasa restaurācijas kursā? Kādas pamatlietas skars, ka tas ir tik apjomīga lieta, ko nevar izstāstīt dažās lekcijās? Es izstāstīšu kā anekdoti. Ja? Tā, kad mēs mācījāmies ķīmijas fakultātē, tas bija tie 90. gadi, mēs bijām tā kā pie ķīmiķiem, restaurātori. Un tā, kad mums bija ķīmijas priekšmeti, tad pasniedzējiem mums skatījās, šitie ir mākslinieki. Ko no viņiem? Tā, kad mums bija mākslas priekšmetis, tad viņi skatījās un teica, šitie ir ķīmiķi. Ko no viņiem? Un tad mums pienāca eksāmens, gala eksāmens. Un tad mums bija tāds profesors Trusovs, kurš iznāca tā priekšā un teica,
Es saprotu, ka jūs daļa no jums ir specializējušies organiskajā ķīmijā. Eksāmens bija pa visām ķīmijām, ko mēs bijām mācījušies. Daļa ir specializējušies organiskajā ķīmijā. Mēs sapratīsim, ja viņi varbūt būs sliktāki neorganiskajā. Ir daļa, kas ir specializējušies neorganiskajā ķīmijā. Mēs sapratīsim, ja viņi būs vājāk organiskajā. Bet te ir restaurātori. Viņiem ir jāzina abas. Aha. Tā kā tas tā mazliet smieklīgi, bet tur ir tā restaurācija zināmā mērā unikalitāte, ka tev ir ārkārtīgi plašs zināšanu lauks vajadzīgs, ka tev ir vajadzīga gan mākslas vēsture, parastā vēsture. Ja? Labi, parastā nav īstais vārds, bet, teiksim, lai nošķirt notikumu vēsturi no mākslas darba vēstures. Un tad ķīmija, fizikā, tas ir tas, kas ir jārauj klāt. Ja? Tas ir diezgan traki. Jā. Tā kursbiedri strādā par restauratoriem? Viņi strādā? Tie, kas mēs pabeidzām, jā, mēs īstenībā vairāk vai mazāk diezgan daudz esam saistīti vēl joprojām ar restaurācijas nozari. Ja? Bet, varbūt ne visi tik ļoti ar praktiski ar savām rokām. Ja? Bet, jā, protams, jā. Kad tu pa pilsētu, vecpilsētu. Jautājums par profesionālo kretīnismu. Ko tu redzi? Un kas tas, ko tev žēl, un kas tev nav galīgi žēl? Redzi, tā, kad mēs eju pa pilsētu, teiksim, pa Rīgas pilsētu, es cenšos drausmīgi daudz neanalizēt. Ne? Jo tad tā pastaiga paliek tāda nepastaiga. Ja? Man īstenībā ir arī kādreiz problēma, ka es aizēju domā uz koncertu, ja, un apsēžos un skatos apkārt, un tad es sāku pētīt plaisas, pētīt to, pētīt šito, un vispār domāju, kas ir jāizdara, nevis klausies koncertu. Dusmīgi kā bite, izrādās nebija iedomājies. Jā, ir bijis tā starp citiem. Tā teikt, tā kā tas tā ir, un līdz ar to tad ir jāmēģina diezgan nošķirt tās lietas, un, teiksim, tā. Un, protams, teiksim, ejot pa pilsētu, tu ieraugi, jā. Tu, teiksim, man te bija viena brīdi, kad es strādāju par pedagogu, tad es vienkārši gāju un fotografēju priekš prezentācijām defekts. Ko tu saki par Melnkalnām? Kā lai to saka? Pasaulē ir ārkārtīgi daudz piemēri, kad ir šīs celtnes uzbūvētas no jauna. To arī to mēs zinājām. Un īstenībā, mēs varam teikt, labi, tā nevajadzēja darīt, bet tas ir tikpat leģitīmi kā tas, kas ir izdarīts, un es domāju, ka par to nav ko. Man šķiet, ka tā ir diezgan, ja mēs konkrēti runājam par Melnkalnām, tad man šķiet, ka tā diskusija ir diezgan nevajadzīga. Ja? Kurā brīdī sākās tā māksla? Es vienmēr esmu brīnījies, varbūt piemērs nevajadzīgs, bet, piemēram, Otrais pasaules karš, tur visi jūsmā par to, cik vācieši bija spējīgi tajā kara tehnikas radīšanā, cik viņi daudz inženieru ģēniju ielika iekšā tajos savos darbos. Un tu saproti, ka jā, tad, ja tu apmeklē, tu redzi, ka jā, dveši ir. Un tad brīdī, kad tu atrodi kaut kādu sarūsējušu dzelzs gabalu, kas tur mētājās, nedveši. Kurā brīdī ir tā pievienotā vērtība? Man, piemēram, es esmu saglabājis tīri intuitīvi. Es vienkārši redzēju, ka ir viena vieta, kur ir novilkts, es nezinu, no kuras mājas čukura, ir novilkts tas leņķis, ar kuru malku vilka augšā. Jā. Un es to leņķi saglabāju. Viņš man ir savs paglabāts, es zinu, ka viņš nestrupēs, jo es viņu savāc. Bet es meklēju sevī to resursu, lai saprotu, ka man viņš jāieliek tā, lai viņš dveši. Ja viņš nedvesīs, tad tā ir tāda pati malka, kā visi pārējie koki, kas tur kaut kā mētājas. Var jau būt, kad, kā lai saka, jā, līdzīgs stāsts jau, protams, ir par oriģināliem un kopijām. Jā. Mēs jau varam teikt, tāpat Melnkalnām tēma, Doma krustajā ir oriģinālie piedurvju akmeņi. Jā, kā zināms, abi divi, Maurīcijas un Marija, abi divi oriģināli ir, viņi ir melni, viņiem, protams, nav tās polhromijas slānis ir zudis, viņi ir sadalījušies. Viņi nav diezko labā stāvoklī. Ne? Un viņi tā kā nav īsti aktuāli. Kopijas, kas ir ļoti labas kopijas, jo par tām kopijām tas
Krūmiņa kungs, viņš turpat uz vietas krustējā arī kala, tā teikt, ar visām telniecības pārņemšanas metodēm, punktēšanu, tā kā, viņš, protams, ir ārkārtīgi augstā kvalitātē, bet, tās ir kopijas, un viņš tā kā, stāv un grazno to namu, ja. Tā kā, tas vienmēr ir tas jautājums. Tur, protams, bija diskusija par to polihromis slēnu un tā tālāk, kāpēc viņas neatļauj tur izmantot. Kas tas tāds ir, piedod? Krāsojums slēns. Un tā, bet, tas ir vienmēr tas jautājums, kad kādreiz tās kopijas sāk dzīvot to oriģinālu dzīvi, vai ne? Un tāpēc jau ir tā, ka, piemēram, labi, tā lieta ir, viņa ir atrasta, visticamāk, ka viņa ir jāatrod tas, kāds ir viņas, tas turpmākais dzīves ceļš, un pretējā gadījumā viņi tiešām vien brīdi paliek pilnīgi bezjēdzīgi. Tā tas ir. Var arī iet ar tālāk par to pašu domu galu runāt, lejā stāv oriģināls, uz kuru cilvēki, ka viņš stāvēja krustējā kā augšā un mēģināja nofotografēties, un tad viņš tur cieta diezgan smagi, bet, tagad viņš stāv zālē, viņam īsti virsū vairs neviens uzrāpties nevar, bet, tie ir divi dažādi. Un 100 punktu dzīvojot vietā, ko sauc par Rīgas domu, ir kaut kādas piedzīvojumi, kurus tu nevar izskaidrot, respektīvi pastāst kaut ko par citu planētiešiem. Mums īstenībā nav tādu. Nē, mums ir domā, nav citplanētieši. Mums ir īstenībā ļoti daudz leģendas. Labi, slavenā leģenda par domu zeltu. Ja. No. Kur ir? Kad tas viss tur tajā naktī atnāca, tas domas sargs tur stāsta to leģendu, ka tur atnāca pie durvīm klauvēja, tad tur kaut kur veidā aizsēja, un tad tur bija pasakainas bagātības. Un, šī leģenda ir, jā, protams, jā, bet domam nav pagrabu, lai arī kā mums šķistu, ka viņam vajadzētu būt reāli, domam pagrabu nav. Ir, teiksim, labi nomaskējušies. Ir tas viens pagrabs, ir, tāds tiešām reāls pagrabs, tas ir zem tām ieejas kāpnēm, ka mēs kāpņam lejā, tur apakšā ir pagrabs, tur reāli tajā, sauksim tā, patrepē, tur tika glabātas kara laikā vitrāžas, tā kā viņas bija izņemtas no logiem, tad viņas tur glabājās kastās. Teiksim tā, bet tādu citu pagrabu. Nē, mēs par leģendām. Jā. Labi, pagrabs nav tas skaidrs. Nē, jo tās leģendas jau aug no tiem pagrabiem, jo, kā lai saka, tā leģenda jau ir ļoti veca, un tas zelts un tie dārgumi jau visi tai domā visu laiku gribējuši atrast. Ir jau tas slavenais stāsts, kad mums bija atnest avīzi no 23. gada vai no 33. gada, man liekas, ka 23. Un kur bija tāds vesels raksts, visas lielais avīzes atvērums par domu dārgumiem, kā tur viņi ir atrast, un vēl fotografija, ka tur ir tā kā redzama tā domu dārs, un tad tur tā kā tāda bēdra. Vakara ziņas. Riktīgs tāds, saprot. Un es tā kā skatos, un es domāju, kaut kā dīvaini jāaiziet pie kaimiņiem uz Rīgas Vēstures kuģniecības muzeju, uz arheoloģijas nodaļu, un jāpaprast klausies kaut kāda anomālija, ko viņi par to domā. Un tas arheologs sēž, un viņš saka, klausies, bet es visu dārzu raku, tur pirms maniem neviens racis nebija. Es tā sēžu, skatos uz to avīzi, un pēkšņi pastos uz to avīzi, to stūri, tur, kur datums rakstīts, 23. gada 1. aprīlis. Bet pilnīgs tā laika photoshops, kur ir salikts kopā bildi, vai ne? Es tad reķinu tajā laikā jau. Man ļoti, runājot par tavu domu, es tā varētu teikt par tavu domu, man ļoti pārsteidz tas akmens, kur pēc tam kopiju izstādīja tur pie kaķu mājas. Kas tas, kur tie apaļīgi vajag? Es sapratu, jā, viņš jau nav no domu, viņš jau ir atvests uz domu. Viņš ir 19. gadsimta beigās atvests uz domu. Un tad viņš ir tā kā kaut kas ar viņu ir sākts darīt, un tad viņš pazūd no sarakstiem. Un tad viņi pēc tam arheoloģiskajā izpētē arī atrada tikai 90. gados. Jā. Ko ved uz domu tajos laikos? Kāpēc viņš tika atvests, es īsti neatstāstīšu, bet viņi tā kā laikam no Ikšķilas vai no Salaspils gala kaut kur no turienes viņa atved, teiksim, tā viņš tiek atvests. Ne, viņš tāds ļoti dīvains sejas vibes, kad vairāk pēc olmekiem izskatās. Jā, tas ir tāds dīvains veidojums. Man viņš riktīgi pa galvu viedo savāk, jo lai nu ko, bet doma baznīcā tādu atrast, es nebiju gaidījis, ka kāds ko. Bet es teiktu, ka viņš pēc olmekiem īsti neizskatās. Neizskatās, bet tu saproti, par ko es domāju. Es saprotu. Jo, es kāpēc to saku? Protams, olmekiem jau pilnīgi cita tāda arhitektūra. Tāpēc, ka es to saku tajā brīdī, kad es viņu pirmoreiz ieraudzīju, ka viņi izraka, es ar tā paskatījos, tur bija tā lielā diskusija, kad viņš ir izgatavots. Neviens jau nevar viņu nodot. Neviens nevar viņu nodot. Viņš neiet nevienā kononē iekšā. Jā, es ar tā uz pirmā brīdī pasties, man bija līdzīga doma, ka izskatās pēc olmekiem, bet tad, kad apstījies uz olmekiem, tu saprati, ka nē. Viņš ir daudz bauriskāks.
Nē, kaut to izmēros, un tomēr proporcijas pilns. Jūs esat iemetuši, man liekas, ļoti labu, atļaušos teikt, makšķerīti, Māri. Tīkliņš, tā tīzerīts tie mūsu ikdienās. Es domāju, ka Dāļa gribēs iet paskatīties dzīvē, par ko mēs man arī nav daudz čeku, kuriem runājot. Labi, es saprotu, ka ir lietas, kuras es saprotu un kuras nesaprotu, bet tu man iedod vēsturē vēl kādas pāris dimensijas klāt, sākot ar džekiem, kas sēž ar smucām un dzēž zibeni radīt uguni. Bet ir jau redzēt, ka Doma turnīka kāpj augšā, tur ir, mums ir kāpnes, kas ir tā kā saglabājušās no tā 1596. Gada turni. Ja? Tas kāpnes ir tā kā riņķveida kāpnes, bet viņas ir uztaisītas tā, ka var vienlaicīgi 2 cilvēki kāpt augšā. Katrs pa savu pusi šitā tā iet augšā. Jā, tā kā, viņas ir domātas tā, lai tā pārvietošanās būtu pēc iespējas ātrāk. Līgana, jā. Nebija jānotiek nelaimē, lai mēs satiktos. Jā. Sirsnīgi paldies. Jā. Paldies. Nākat uz Domu, ko? Paldies, es jums saku. Paldies, Ronald. Jā. Paldies, Domā, kas klausījās. Bez šitām maskām var iet, ne? Tur jau... Nē. Atmosfēra. Zaļais režīms. Zaļais režīms. Jā. Ko? Koks turpinājumā? Zaļais režīms. Jā, zaļais režīms tieši tā. Paldies. Šis podkāsts ir tapis projekta Koka būvniecības klastera starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietveros klastera programmā un saņem ERA finansējumu.